No 12. līdz 14. septembrim Valmierā norisināsies Deivis kausa izcīņas mači tenisā starp Latvijas un Austrijas izlasēm. Šodien, 9. septembrī, Vidzemes Olimpiskajā centrā tika sasauktas abu komandu preses konferences, kurās tenisisti pastāstīja, kā iejudušies Valmierā un apraduši ar sacensību apstākļiem. Tāpat komanda kapteiņi ieskicēja gaidāmās cīņas un katras izlases priekšrocības. Visi esam savākušies kopā pēc ilgāka perioda, kopš februāra, ja es pareizi atceros. Sajūtas labas. Mums nedaudz, šobrīd varbūt neesam pilnā sastāvā, bet, cerēsim, ka līdz nedēļas beigām būsim pilnā sastāvā. Mums īstenībā pirmo reizi ir arī tāda līmeņa komanda Latvijā. Pēc ilgiem laikiem pēdējo reizi bija pret Horvātiju, kad spēlēja Ļubičiču un Ivaniseviču, un es atceros to reizi vienkārši tāpēc, ka es pats biju bumbiņu bērns tenī reizē. Es arī personīgi. Ja skatās pēc reitinga, viņa pirmais numurs Melcers ir pirms 2-3 gadiem bijis desmitniekā, viņš ir arī French Openā bijis pusfinālā, viņš ir dubult spēlējis vinējis Vilbuldonu. Es pieņemu, ka vēl iespējams kaut ko, bet tas ir jāapskatās internetā. Tad otrais numurs viņiem arī ir bijis 150, 200. 120. Vēl labāk 120. Un tad dubultspēļi šobrīd Pēja ir 3. pasaulē, kad man tā liekas, tur lieka komenti nav vajadzīgi, cik par viņu spējām. Viņš tikko arī no US Open ir atbraucis, kur viņi zaudēja 8. finālā vai pusfinālā. Un Osvalds ir arī šobrīd 60. pasaulē, viņš šogad vinēja, man tā liekas, vienu ATP. Dubultspēlēs, tā kā, viņiem ir, tā cita kategorija nedaudz. Bet tas tikai reitings. Jā. Kā jūs visi tāpēc es saku, mēs uz pārsteigumu ņemsim. Tas nav tā, ka visiem liekas reize tur 600 vietas augstāk vai 200 vai 300, tas neko nemāja, jo Deivis kausa, tās ir komandas spēles un viss var būt. Protams, gaidām lielu atbalstu arī no mūsējiem. Pieredze, cīņa. Pirmkārt, es arī ļoti labi pazīstu otro numuru, diezgan daudz spēlēts kopā, un gan turnīri, gan savstarpēji. Ņemot vērā arī dubultspēļu speciālists Osvalds, kopā esam arī spēlējuši Challenger ar viņu kopā un uzvarējuši tie, kas vinnēja Vīns ATP turnīru. Tā kā, es zinu, kā viņi spēlē, un viņi zina, kā es spēlē. Tā kā pa lielam, pieredze tur arī sevišķi, lai es saku, viņiem gan liela pieredze, gan man liela pieredze. Tā kā, tas neiespaidot, teiksim, Deivis kausa. Jebkurā gadījumā mēģināšu darīšu un visu tā kā, Mēs uz pārsteigumu viņus ņemsim. Mēs uz pārsteigumu. Mums jācer arī, ka Ernests būs, tāpēc gaidīsim. Ceturtdienā ir iespēja vai nav, kā tur vienkārši. Apstākļi, paldies Valmierai, ir lieliski. Te centrs ir uztaisīts tiešām augstā līmenī. Visi mums ļoti daudz palīdz no Olimpiskā centra puses, tiešām no pašvaldības puses. Viss, ko mēs esam lūguši, mums ir palīdzēts, un tas ir liels prieks te spēlēt. Pie tā, kad tribīnas nebūs tik liels, mēs centīsimies savākt viņas pilnas, kad mēs ceram, ka arī līdz nedēļas beigām viss būs izpirkts, un tad arī tā atmosfēra būs lieliska. Un sajūta ir ļoti labs, dzīvošana mums ir lieliska, apstākļi, korts ir uzlikts arī, viss kārtībā, treniņus varam aizvadīt, un mēs mierīgā garā arī varam gatavoties piekdienai, sestdienai, svētdienai. Personīgi es pats esmu no Cēsīm, kas ir diezgan tuvu Valmierai, un es pazīstu ļoti daudz cilvēku, kas Valmierā arī interesējās par tenisu, un tāpēc arī viņi gribēja norganizēt Deivis kausu tieši Valmierā, jo viņiem ļoti patīk tenis. Tāpēc es domāju, arī būs daudz atbalstītāji no Valmieras. Es zinu, ka daudz būs no Cēsīm, un līdz ar Ernestu ir tas tenis attīstījies visā Latvijā, un ir īpaši Cēsīs un Valmierā, tāpēc visi grib atbalstīt un attīstīt šo sportu Latvijā. It's a very nice place, a nice venue. It's a very fair court, I would say. The hotel is okay, and the people treat us nicely. Everything all right so far. We arrived 2 days ago and do now preparation here, so everything good. And so far, as the captain said, people have treated us nice. The venue is really nice. It's a
for me, captain said it's a fair court. I would say it's a very slow court. The conditions are very slow, so looking forward to the weekend. I mean, we have to do our thing. We have to prepare well, and that's why we're here. It was always the big question if Ernest Gulbis is playing or not. That's what the Austrian press is very interesting in also. Well, I mean, it's obviously we are. I think we are the clear favorites if Gulbis is not playing. If Gulbis is playing, then it's going to be a close one. But I still think that we have a very good team, a very competitive team who is able to make the 3 important points for Austria. But we will see. I mean, we will do our best in the preparation and then fight for every point. And then on the weekend we will know more about it. Tikmēr komandas jau no pirmdienas turpina gatavoties spēlēm, un Vidzemes Olimpiskajā centrā aizved savu komandu treniņus. Ceturtdien paredzēta oficiālā izloze, bet jau piektdien 3 pēcpusdienā gaidāms pirmais mačs starp Austrijas un Latvijas tenisistiem.